Sveiki, labvakar visiem! Sveiki, labvakar visiem! Es ceru, ka mēs esam beidzot tikuši tiešraidē. Jā, vēl būtu labi, ja es redzētu komentārus. Vēl nav viņi vienkārši. Tā, pirmkārt, atvainojiet par kavēšanos, kā jau daudziem pirmajiem notikumiem bišķi jāiemācās, kā to darīt. Nebijām no Jelgavas profila nekad gājuši tiešraidēs pieņemt. Tāpēc mazliet aizkavējāmies, bet šobrīd viss ir atrisināts un ķeramies pie lietas. Šobrīd, pirms es sāku runāt par aktualitātēm Jelgavā, tad jūs esat iesūtījuši vairākus jautājumus, mēģināšu tiem atbildēt. Un vēl pirms tam, kā šādas tiešraides ir plānotas katru mēnesi pēc domas sēdes. Tātad domas sēde katru mēnesi ir plānota uz mēneša beigām ceturtdienā. Tātad tas visbiežāk arī šīs tiešraistes sarunas varētu notikt ceturtdienās pēc domas sēdes, pulkstens šais pašos 5. Pirmā lielā aktualitāte noteikti ir vakardienas lietus un attiecīgi ar to saistītie, nesauksim tos noteikti par plūdiem, jā, bet ūdens ielās. Tas, ko var teikt, es saņēmu ļoti daudz iedzīvotāju ziņojumus, arī Poits un arī pilsētsaimniecība. Atradāmies ielās, es pats uzreiz pēc lietus braucu pa Rūpniecības pasta ielas šiem rajoniem, Jāņa iela, Mātara iela, un visur varēja ar mašīnu izbraukt un varēja redzēt, ka vismaz uz ietvēm izteikti un piemēram, valsts ģimnāzijā, ka nav kaut kāds tāds plūdu risks. Bet vienlaikus ir jāapzinās, ka, ja mēs skatāmies kaut kādā pagātnē, tad šādi lieti, kādi mums ir šobrīd, un pagājušais gads jau vispār ir izņēmums, viņi notika, viņi ir lielāki. Mēs nevaram skatīties pagātnē, salīdzināt ar situāciju pirms 10 gadiem. Šāda lieta izstāsta, diemžēl, ka būs arvien biežāk. Tāpēc mums no savas puses arī jādara maksimums, lai sakārtotu lietus notekūdeņu sistēmu. Daudziet pilsētā tā joprojām ir kopā ar kanalizācijas notekūdeņiem, kas galīgi nav labais piemērs, bet pamazām to risinām. Skaidrs, ka vienā dienā sakārtot to nevar. No otras puses, teiksim, visu pilsētas notekūdeņu sistēmu un lietas notekūdeņu sistēmu pārbūvēt, teiksim, apjomos reiz 2. Droši vien vienkārši finansiāli nav iespējams. Iespējams, 200-300 miljonu. Precīzes aplēses nav. Bet, jā, respektīvi, pamazām to daram. Jūs pieķerat mani pastoties uz sāniem, tas ir otrā ekrānā sarakstīns ar darbiem, kas ir izdarīti. Un es redzu, ka ir gan tīrīti kolektori lielie. Tāpat tur, kur iebruka Miķelsona saucamais koplietošanas kanalizācijas kolektors, ir savests kārtībā. Tīrīti grāvi, tīrītas gūlijas. Kopēji izdevumi šiem darbiem mums iepriekšējā gadā ir bijuši mazliet virs 1 miljona eiro, un arī šogad ir plānoti, jau padarītie darbi ir par 1 miljonu eiro. Lielākais ir Savienības ielas lietus ūdens kanalizācijas kolektora rekonstrukcija. Un šodien mēs domē apstiprinājām Pulkveža Brieža ielas rekonstrukciju, kas ietver arī lietus notekūdeņu sistēmas izveidošanu un atdalīšanu no kanalizācijas sistēmas, un šis noteces baseins, noteces baseins ir apmēram 20 hektāri, kur pēc darbu pabeigšanas būs šī sistēma atdalīta un uzlabota lietus notekūdeņu savākšana. Vienlaikus arī Pulkveža Brieža ielas posms
kas iet līdz labajam posmam pie tehnoloģiju vidusskolas. Arī, protams, būs rekonstruēts, tad būs gājēji iet veloceliņš. Un kā jau tas mūsdienās pienāks. Bet vienlaikus, protams, šis projekts arī ir apmēram 2 miljonu eiro vērtībā vai pat nedaudz virs tā. Tā kā šie darbi nav lēti, bet tā ir viena no prioritātēm. Mēs viņai pārliecinoši turpināsim to darīt. Protams, pamatlietas ir grāvju un caurteku tīrīšanas. Tas ir primārais arī iedzīvotāji vakar sūdzējās par vietām, kur grāvi nav iztīrīti. Tas viss ir noziņots atbildīgajām iestādēm, pašvaldības un liksim darbu sarakstā un darīsim. Bet kopumā tas, ka pēc tik liela lietus ir pilns grāvis, tas pats par sevi nav slikti. Svarīgi, lai tie grāvi salīdzinoši ātri noplūst kaut kur. Un mēs noteikti piefiksēsim visus jūsu komentārus, bet šobrīd es vienkārši skatos, ir iebirst tādi gari jautājumi. Šobrīd visus garos jautājumus neizlasīšu, tā kā mēģiniet, lūdzu. Bet mēs piefiksēsim nākotnē. Bet, ja ir kāds steidzams jautājums, tad mēģiniet lūdzu īsi pāris rindiņas tā, lai var izlasīt. Kas vēl aktuāls pilsētā? Prāta vētras koncerts ir sestdien, tātad rēķinieties ar, jārēķinās ar satiksmes ierobežojumu, ar papildus troksni. Bija jautājums par upes slēgšanu, tad upe pa dienu, lielupes posms pa dienu tiek slēgts saistībā ar sacensībām, kas tur notiks, un vakarā, tad attiecīgi pēc grupas lūguma arī šī daļa ir slēgta. Un pilsēta to izvērtējot šo lūgumu, manuprāt, ir ievērojusi vienlīdzības principu, proti, ka koncertu mēs apmeklējam ar biļetēm un šādā veidā arī, teiksim tā, nepieļaujam apmeklēšanu bez biļetēm. Jā. Tā, es mēģinu ātri pastīties. Ir ziņa par Ceviņu ielu. Es uzreiz teikšu godīgi nezinu no galvas šo situāciju, bet tad arī šo mēs piefiksēsim, nodosim. Katrā ziņā virziens, kurā mēs iesim, ir investēt līdzekļus šajā lietus notekūdeņu sistēmās, jo šobrīd ir diezgan skaidrs, ka mūsu galvenie draudi nav pavasara pali, bet tieši šādi lielie lieti. Tā kā pagājušajā gadā mēs noplūdām pamatīgi, pēc tam vēl pamatīgāk noplūda un vairāk vēl lietus nekā pie mums nolīja vairākās Eiropas pilsētās. Tā kā šogad mēs salīdzinoši tātad tie bija nepilni 60 mm, kas ir no mēneša normas 80%. 80% no mēneša normas, tad tāpat ļoti liels daudzums, bet ne tuvu ne tik, cik bija pagājušajā gadā. Un attiecīgi šobrīd arī tie, nav dzirdēts par kādiem būtiskiem zaudējumiem, izņemot to, ka mums parādīja tās vietas, kur mums vēl papildus aktīvi jāveic šie darbi. Bet, ja tas lietus daudzums būtu lielāks, tad, protams, tā situācija nebūtu tik laba. Tā, tad ir jautājums par pašvaldības. Minēšu tos jautājumus, ko es atceros, ko es lasīju. Viens bija par tualeti Raiņa parkā. Un Raiņa parkā, es saprotu, tika izvērtēts, ka tas apmeklējums nav īpaši liels. Līdz ar to, un blakus atrodas Vio tirdzniecības centrs, kurā ir tualete. Līdz ar to tika izlemts, ka tualete šobrīd tiek noņemta. Šo jautājumu noteikti varam diskutēt vēlreiz, bet man skatījums būtu tāds, ka mums kā pilsētai drīzāk ir jādomā par to, lai savos apbūves un teritorijas apbūves izmantošanas noteikumos ierakstītu nosacījumu tirdzniecības centriem, kuri pārsniedz kaut noteiktu platību, būtu pienākums nodrošināt šīs bezmaksas tualetes. Un attiecīgi tad nebūtu mums arī kā pašvaldībā jātērē resursi tam papildus. Un šos apbūves noteikumus mēs pāris mēnešu laikā
tiks palaists teritorijas plānojums. Tiecīgi gaidīsim arī iedzīvotāju komentārus, ieteikumus un tā ar pilnu atbildību un rūpību šim iesim cauri. Man pašam jau ilgi ir prātā arī tas, ka tirdzniecības centros būtu jābūt iespēja arī vismaz dažādiem konteineriem, lai varam šķirot atkritumus. Ja vēl viena tēma, kas aktuāla šodien domas sēdē, bija par to, ka atkritumu šķirošanas, savākšanas, apglabāšanas izmaksas aizvien pieauga. Tātad arī šobrīd sistēma strādā tā, ka par šķirotajiem atkritumiem mēs nemaksājam, bet maksājam par nešķirotajiem sadzīves atkritumiem. Ikdienā līdz ar to šīs izmaksas ar katru gadu palielināsies. Kaut vai tāpēc, ka valsts ir paredzējusi katru gadu palielināt dabas resursu nodokli. Tātad apglabāšanas maksa pieaug, attiecīgi pieaugs arī tarifs un arī, ja pieaugs kāds benzīna cenas vai darba alga izmaksas, loģiski, ka pieaugs arī atkritumu savākšanas maksa. Tātad nešķiroti sadzīves atkritumi kļūst tikai dārgāki, tāpēc vienīgais variants ir šķirot. Tikai tā mēs varam vismaz, ja nemaksāt mazāk, tad nepaukstināt sev šos izdevumus. Tā, jautājums par pašvaldības darbinieku daudzumu. Vai to plānots pārskatīt? Šobrīd to nav plānots pārskatīt, tad īsi varbūt izstāstīšu. Jā, Evija Vaivoda precīzi norāda, visas izmaiņas ir tarifā, un šo tarifu būtībā piemēro tikai nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Šis tarifs katru gadu, viņam ir vairākas komponentes, principā divas komponentes. Viena komponente ir atkritumu savākšana un aizvešana, un otra komponente ir apglabāšana poligonā. Un tā apglabāšana katru gadu paliek dārgāka, gan pieaugot izmaksām, gan pieaugot dabas resursu nodoklim, un arī pati vešana, ja pieaug vidēja alga vai algu līmenis vai kādas citas izmaksas, tad arī palielinās šī izvešanas maksa. Noteikti šķirošana ir vienīgais veids, kā nemaksāt daudz par atkritumu izvešanu. Jā, un skatos, ir saite ielikt uz Jelgavniekiem rakstu, ka šķirošana jau samazināt izdevumus. Tā tam vajadzētu būt, un tā tas šobrīd ir. Ja mēs, labs piemērs ir privātu mājas, tātad privātu mājā var iztikt reizi mēnesī ar mazāko iespējamo konteineru, pārējo šķirojot, tad šī maksa droši vien ir mēnesī kaut kādi 4-5 eiro, es nezinu precīzi. Daudzdzīvokļu mājā, kur arī es dzīvoju, šī maksa ir mēnesī pat 10 eiro par sadzīves atkritumu izvešanu, un mēs šķirojam ļoti slikti. Mums vairāku māju kopībā ir 8 zaļie konteineri, 2 dzeltenie un 1 vai 2 zilie stiklam. Normālā gadījumā būtu jābūt 3 zaļajiem, 5 dzeltenajiem, 3 stikla. Ja mēs visi šķirotu kaut kas normālāk, varbūt pat vēl mazāk zaļajiem. Tā kā tas virziens, kur jāstrādā, un to mēs arī vēstnesī ik pa laikam atgādināsim šo te pozitīvo propagandu, kā es to saucu, šķiro, citādi būs dārgi. Tā, skatos atkal jautājums. Jā, tā. Skatos jautājums, jā, man liels prieks, ka jūs uzdodat daudz jautājumus, bet es nespēju viņus izlasīt, viņi man te lec prom. Jā. Tā, tuņ. Par padomniekiem. Protams, vakar tiks atcelta vētra. Manuprāt, es arī nesanācu laiku paskot līdzi, bet, cik ziņot, tad atcelt vētru par padomniekiem. Tur skaidrojums ir elementārs. Šie abi cilvēki jau kopš 1. jūlija brīvprātīgi palīdzēja, saprast pašvaldības lietas, kaut kādus neskaidros jautājumus, palīdzēja izpētīt,
kas mums ir tās sarežģītās lietas. Abi cilvēki ir izglītoti savā jomā, ar pieredzi labu, un es tur nekādas problēmas neskatu. Ja jums ir kādi personīgi komentāri, piedodiet, katram savs priekšstats, es aicināšu vērtēt darbus. Tā kā dodiet mums laiku, un es domāju, parādīsim, ka tiksim pie pozitīviem rezultātiem, arī pateicoties padomnieku darbam. Es viņiem esmu pateicīgs, 3 nedēļas strādāja vispār bez nekādas atlīdzības brīvprātīgi. Šobrīd tā atlīdzība, kas mums štatu sarakstā ir paredzēta, viņa nav mainīta, viņa ir tāda pati kā Andra Rauņa padomniekiem, tie ir apmēram mazliet vairāk par 2400 eiro brutto atalgojums, un šobrīd vienkārši tik ātri izmainīt to nevarēja, un arī nevajadzēja. Ejot uz priekšu, strādāt pie nākamā gada budžeta, mēs domāsim par, skatīsimies, cik ilgi tas ir nepieciešams, vai tas ir nepieciešams. Šobrīd šie abi līgumi ir terminēti, lai nav nekādas runas par kompensācijām, bet tieši, lai palīdzētu ieskrieties, labāk uzsākt darbu, saprast lietas un tā tālāk. Tā, tik tālu ir par padomniekiem. Kas vēl mums ir kāds aktuālais jautājums? Tā, par plūdiem jau stāstīju sākumā, tur lūdzu, tad pēc tam patiniet atpakaļ. Tā to jautāja Elīna. Arī par noteku sistēmām. Es jau sākumā izteicos par šiem plūdu, ja par konkrētām ielām es droši vien nevarēšu šobrīd izstāstīt risinājumus, bet tas, ko es varu pastāstīt, ir tas, ka šādu komunikāciju ar sabiedrību mēs noteikti turpināsim. Viens ir šīs tiešraides, otrs ir mēs plānojam tātad veidot iedzīvotāju padomi kaut kad nākamā gada sākumā, pirmajā pusē izveidot, un lai iepazīstinātu cilvēkus ar šo ideju, tad septembrī, oktobrī mēs plānojam rīkot tikšanās apkaimēs mūsu pilsētas. Un plāns ir augustā Jelgavas vēstnesī un attiecīgi arī internetā publiski izsludināt šo tikšanās grafiku, tikties cilvēkiem klātienē, uzklausīt konkrētās apkaimes problēmas un iepazīties, skaidrot mūsu lēmumus un tā tālāk. Jā, tas tātad, to mēs izziņosim augusta beigās. Tā, jautājums par jauno tirgu. Par jauno tirgu situācija ir tāda, ka šobrīd notiek šobrīd notiek tirgus nodošana eksploatācijā, kā mums ziņo Jelgavas tirgus pārstāvji. Problēma gan ir tāda, ka iepriekšējā pilsētas vadība, tas jau bija sen, 2016. gadā, izlēma tirgus kontroli, SIA Jelgavas tirgus kontroli paketi nodod privātajās rokās, tā kā pašvaldībai šobrīd šajā uzņēmumā ir mazākums, un mēs īsti nevaram kontrolēt vai regulēt lietas, bet līdz mēs sekojam, tirgus šobrīd notiek nodošana eksploatācijā. Es jums nesolīšu nekādu datumu, jo izstāst, ka viņiem tik raiti tur neiet ar šīm lietām. Bet, kā jūs paši redziet, uzbūvēts pa lielam ir, un kaut kad jau arī atvērsies. Paši tirgus cilvēki saka 1. septembris, es nelieku savu pārakstu zem apakšā, bet cerams, ka nepārāk ilgi vairs būs jāgaida līdz tam. Un kā nākamā, viena no galvenajām prioritātēm, ko mēs esam izvirzījuši, ir autoostas pārcelšana uz blakus stacijai. Blakus stacijai un blakus kaut kur tūmā šai jaunā tirgus teritorijai, un lai attiecīgi mēs varētu pievērsties esošās autoostas teritorijas attīstībai un padarīt šo teritoriju par tādu, es gribētu kā jauno pilsētas centru, jo, Hercoga Jēkaba laukumā var rīkot pasākumus tad, kad ir, slēgta iela, bet kamēr blakus ir šoseja, tikmēr, manuprāt, tāds,
jaunais pilsētas centrs varētu būt autobusu teritorija, tāda sanākšanas vieta, pasākuma vieta. Jā, tā īsti piebildu par to. Tā, mēģinu par trešo līniju 16a. Tā, es pastīšos kartē, jo es no galvas neatceros. Nestīsimies kartē. Es pieņemu, ka tas jautājums saistīts ar teritoriju blakus Nama ielas bērnu dārzam. Tātad šajā vietā nav paredzēts, tas nav plānots tur, kur bērnu dārzs joprojām ir aktuāls un arī domē vēl iepriekšējā sasaukumā tika atbalstīts. Tātad šis bērnu dārzs projekta tālāka virzība. Tā teritorija, ko mēs šodien nobalsojām nodot Labklājības ministrijai, atrodas mazliet tālāk par šo te Nama ielu, un tur ir plānots aprūpes centrs cilvēkiem ar kustību traucējumiem un ar citādām sociālām vajadzībām. Tāds. Tas bija iepriekšējais jautājums. Par Blaumaņu ielu, par citām ielām. Tā, par ielām ir tā. Mēs šobrīd vakar tikāmies ar pilsētas saimniecību, gājām cauri visām problemātiskajām ielām. Tas, ko mēs šobrīd esam iesnieguši projektu, ir par Lietuvas šoseis pārvadu, lielo pārvadu, kas ir no Pasta ielas tālāk no Lielā apļa, kur valsts piedāvā mums 50% līdzfinansējumu, bet izmaksas šim pārvadu remontam arī ir ap 7 miljoni eiro prognozētās. Tātad vismaz 3,5 miljoni tas būtu no pašvaldības budžeta, kas ir lielas. Tas ir salīdzinoši liela summa. Bet no otras puses skatīsimies, vai mēs prioritāri varam budžetā paredzēt arī citas ielas, vai paredzēt šo. Jo skaidrs, ka tie līdzekļi ir ierobežoti, un tas Lietuvas šoseis pārvads, viņam remonts, rekonstrukcija, mēs par to lemsim, prasīs visdrīzāk 2 sezonas, jo satiksmi mēs nevaram šajā vietā pārtraukt, mums nav iespēja efektīvi novadīt satiksmi kaut kur riņķī. Tā kā tas, ja mēs par to lemsim, tas varētu būt visdrīzāk pat varbūt 26. 27. gads, bet mēs vērtēsim, ko mēs varam budžeta ietvaros panākt. Tā skaitā par... Es neredzu šos te... Jā, bet es jau redzu, ka jūs rakstiet par to tirgu no 1. septembra. Tas šobrīd ir Jelgavas tirgus vadības solījums. Es savu parakstu apakšā tam nelieku, jo nekāda garantija tam nav sniegta, bet cerēsim, ka viņiem kā privātam uzņēmumam veiksies labi. Un kā precīzi norāda Mārtiņš Štāls, tad esam pieteikušies par vairākiem šiem ielu projektiem. Arī par Lietuvas šoseis pārvadu mēs vēl nezinām, vai valdība mums apstiprinās šo līdzfinansējumu. Ja viņi piešķirs, tad mēs tālāk skatāmies, vai mēs viņu varam uzreiz atļauties, vai mazliet vēlāk, kādu citu gadu. Katrā ziņā šo jautājumu mēs rūpīgi apsveram par visām problemātiskajām ielām. Vēns Grietāns jautājums par zāles pļaušanu, ka saistošie noteikumi nosaka obligātu pļaušanu noteikti augstumā. Bet tā ir pieejusi, jo daudz ir dabīgā vide. Es būtībā piekrītu šai pieejai, ka zālē noteikti ir jābūt nopļautai tur, kur tas, piemēram, traucē redzamību satiksmei vai var radīt kaut kādus citādus draudus. Tāpat jāskatās, kas notiks ar šo Kaugaimežu invāziju un cik veiksmīgi mums izdosies ar viņiem cīnīties. Bet ir noteikti kaut kādas pļavas un teritorijas, kuras obligāti tik bieži nav jāpļauj, nav jāveido mauriņš, jo tas mans piemērs ir tāds, kad arī nelielā mazdārziņa teritorijā atstājot kaut kādas zāles pleķus, uzreiz var manīt, ka tur lido bites. Nepļautus zāles pleķīšus, kaut nelielus, kaut pāris kvadrātmetrus.
tur uzreiz lido bites, tur ir vairāk kukaiņu, tā kā dabīgai videi tas noteikti nāk par labu, bet nevajag nekad iebraukt galējībās, nevajag visu padarīt par mauriņu un nevajag visu atstāt kā nepļautu zāli. Tātad tur visur jābūt samērībai, jāizvērtē konkrētā situācija. Tā, bet labs norādījums par to, ka saistošie noteikumi iespējams mums ir mazliet jāpiekopja. Jo šobrīd jau mums piemēro tā, ka arī, teiksim, ja privāti īpašniekam nav nopļauta šī zāle savā teritorijā, tad sodi, cik es saprotu, no pašvaldības policijas puses netiek piemēroti. Tas ir runājot par privātajām teritorijām, bet iespējams jums vajag pagrozīt, lai būtu precīzi. Tā, tad vēl bija jautājums par skateparku Jelgavā. Šis jautājums šobrīd ļoti aktuāls. Tur jau ir ar domas lēmumu piešķirts finansējums un noslēgts līgums ar projektētāju, kurš paredz uzprojektēt visu teritoriju. Tātad gan skateparku un pamtraku, gan arī stadionu, būtībā blakus pie Pārlielkas pamatskolas. Un tas līgums paredz pirmajā kārtā uzprojektēt visu teritoriju un uzbūvēt skateparku un pamtraku, un otrajā kārtā stadionu. Šobrīd, konsultējoties ar futbola sabiedrību un basketbolistiem, mēs redzam, ka Jelgavā trūkst pilna izmēra 90 x 60 metru laukumi vai futbola laukums, kur var aizvadīt starptautiskas sacensības jauniešiem un bērniem. Līdz ar to mēs esam lūguši projektētājiem mēģināt šai teritorijā ielikt iekšā šo pilno izmēra laukumu, līdz ar to viņš visdrīzāk tiks arī pagriezts, nevis sākotnēji kā paredzēts perpendikulāri 90 grādos pret ielu, bet vai ieslīpi vai paralēli ielai, un attiecīgi to pamtraku un skateparku izvietos tur apkārt. Bet ar to viss notiekās, projektēšana rit uz priekšu. Tā. Skatos no jautājumu sadaļas. Tas vēl ir neatbildēts. Jā, vēl no tādām lielajām prioritātēm, ko mēs esam pauduši, teiksim, preses relīzēs pēc paziņojuma par jaunās šīs pārmaiņas komandas izveidošanas. Tie bija, piemēram, atbalsts dzīvojamam fondam, to es visās vietās stāstu. Tātad ar dzīvojamo fondu es domāju esošo iekšpagalmu sakārtošanu, daudzdzīvokļu māju renovāciju un jaunu daudzdzīvokļu māju būvniecību. Un šajā virzienā mēs noteikti iesim, darīsim maksimāli visu, lai atbalstītu investorus, kas to var veikt, un palielinātu līdzfinansējumu gan iekšpagalmiem, gan māju renovācijas projektēšanai, kas šobrīd, manuprāt, ir 15,000 apmērā un līdz 3,000 vienai mājai. Tātad, lai šo palielinātu un lai ieviestu pašvaldībā algotu cilvēku, kurš būs iedzīvotājiem izteikts atbalsts, lai šos projektus sagatavotu. Būtībā sagatavot vismaz visu tehnisko daļu, protams, iedzīvotājiem arī būs jāpiestrādā attiecībā uz parakstu vākšanu un tam līdzīgām lietām. Jā, un te tieši es redzu arī no Ingas Annas Birkmanas jautājumu par to jauniem noteikumiem. Katrā ziņā tie noteikumi jau šobrīd ir spēkā. Ja tur ir kādas problēmas, mēs varam grozīt. Problēma ir tāda, ka tas finansējums tika iztērēts jau šī gada februārī. Un, protams, mums bija sākot darbu jūlija sākumā, viens no pirmajiem mēs skatījāmies, vai mēs šajā gadā jau nevaram kaut ko ietaupīt. Lielākā daļā gadījumu nākas, diemžēl, secināt, ka tur ir veikti iepirkumi un tās līguma samaksas līgumi parāds vismaz līdz šī gada beigām. Tā kā šogad panākt kaut kādu lielu ietaupījumu, diemžēl, nav iespējams. Šogad panākt kaut kādu lielu ietaupījumu nebūs iespējams. To, ko mēs mēģinām, ir izbeigt šobrīd šo te dārgo Volvo nomas līgumu, kad varbūt, ja tas izdodās, tad kaut kādus
vismaz pārdesmit, vai cik mēs būsim ietaupījuši 1000, tad mēs varētu novirzīt vai iekšpagalmu kādai programmai, vai varbūt vēl vienu līdzdalības budžeta ideju realizēt, jo tur ir iesniegts tiešām vismaz kaut kādas 8-9 ļoti foršas idejas. Šobrīd pēc budžeta izstāsts mēs varēsim atbalstīt tikai 2, par ko jūs iedzīvotāji nobalsosiet, bet ja mums izdosies kaut ko ietaupīt šobrīd, tad mēs noteikti šis būtu viens no pirmajiem virzieniem, kur mēs skatītos, kur varētu palielināt šo finansējumu. Tā. Kā es minēju, par plūdiem. Tie, kas jau uzdod jautājumus par plūdiem, lūdzu nostieties pēc tam ieraksta sākuma daļu, kad mēs par šo runājām. Tā, par 500 jaunu dzīvokļu būvniecību. Tas bija mūsu programmā, un uz šo ceļu mēs noteikti ejam. Man ir milzīgs prieks, ka Jelgavā šī tēma ir aktualizējusies. Piemēram, šobrīd 2 daudzdzīvokļu mājas ir uzbūvētas Peldu ielas tajā rajonā, kas ir tuvāk cukurfabrikas stacijai, varbūt jaucu nosaukumu šobrīd ātrumā. Tāpat šodien mēs domē pieņēmām lēmumu, kas atrasina piekļūšanu vienai citam īpašumam ar servitūtu, lai investors varētu turpināt un attīstīt savu projektu ar 5 daudzdzīvokļu ēkām. Tas būtu Jelgavas mazā apceļa rajonas teritorijas starp. Tā ir Atmodas iela, Atmodas ielas rajons, Asteru ielas tajā virzienā. Tajā teritorijā, jā. Kādā ziņā, un kā mēs plānojam to veicināt vēl vairāk, ir mainīt abūs noteikumus teritorijas plānojumā. Lielupas labais krasts starp dzelzceļa sliedēm un Rīgas ielu ir ideāli piemērots, manuprāt, dzīvēm abūvē. Viņš nav nekādā veidā piemērots milzīgiem tirniecības centriem ar milzīgu satiksmi, bet, teiksim, ekskluzīvu foršu dzīvumu abūvī, kombinētu ar varbūt kādu biroja ēku, kombinētu ar kaut kādu mazo tirzniecību vai pakalpojumiem, vai, teiksim, promenādi, kuras malā ir kādas kafejnīcas vai restorāni. Man liekas, tādām ir jābūt ūdensmalām, un, principā, viņas pamatā ir jāatvēl cilvēkiem dzīvošanai, nevis kaut kādai milzīgai lielai tirzniecībai. Tāpat to pašu var teikt par vecā tirgus teritoriju, arī tur ir jāmaina abūs noteikumi, lai paredzētu primāri šo dzīvojamo funkciju, jo, iedomājieties vēl, vai varbūt vēl foršāka dzīvesvieta, dzīvot pie upes, ja skats loks ir skats pāri upei, tur ir pļāva ar zirgiem, kur vēl ekskluzīva dzīvesvieta, un Jelgavnieki to ir pelnījuši, lai mums šādas dzīvesvietas pilsētā būtu. Tā, es nespēju izsekot visiem jautājumiem. Tā, es skatos, spamoju ļoti aktīvi tāds Raimonds Lēnieks Puķe, droši vien gatavo nākamo kampaņu. Veiksmi viņam, bet tas, ko es gribu atbildēt, viņš visu laiku runā par tiem atceltiem autobusiem, tad par tiem autobusiem dziesmu sāku laikā ir tā. Šobrīd vienkārši Latvijā nav pieejami tik daudz šie lielie pārdājuma autobusi, lai visus dalībniekus aizgādātu uz dziesmu svētkiem. Tāpēc pašvaldības ņem viņus ārā no saviem tīkliem un vēd. Protams, ir arī kaut kādi privātie pārdātāji, bet viņi nevar nosakt visu. Tas, vai mēs Jelgavā tur izdarījām labi vai nepareizi, tas vēl ir vērtējums jautājums, bet, kā zināt, tā lielā problēma ir cita, tieši šo autobusu trūkums. Un, manuprāt, te risinājums varētu būt uz šo laiku atvieglot noteikumus, lai mēs varētu iznomot autobusus no Lietuvas un Igaunijas, jo nav arī pareizi, ka mēs ar pilsētas autobusiem, kuriem nav drošības jostas un varbūt kuri īsti nav paredzēti nemaz šai te lielā ātruma satiksmei, tad mēs pašu pa Rīga-Jelgava šosei ar 100 km/h vedam bērnus uz dziesmu svētkiem. Tā ir dzīves realitāte šobrīd, bet
īsti pareizi tas nav. Jāatceramies Ventspils šoseis nelaimīgo piemēru, tad mācīsimies dzīvot labāk un piesardzīgāk nākotnē. Un meklēsim risinājumus, lai šie autobusi ir gan piemēroti. Tā, es mēģinu sekot līdzi jautājumiem. Jā, tā kā, Raimonds Lēnīgs Puķi, kurš tur prasa kaut kādas kompensācijas, lai viņam veicas kampaņā, bet, manuprāt, pilnīgi juridiski nepamatots un arī loģiski nepamatots prasību un iesniegums. Tas mans personīgais viedoklis. Tā, vai ir plāns, idejas, kā noturēt Jelgavas studentus absolventus? Jā, tur ir plāns, atkal ir plašāks. Pirmkārt, mēs noteikti stiprināsim sadarbību ar universitāti. Esam jau tikušies pārnājuši dažādas ieceres. Kopīgi apskatījām aizvakar un vakar apskatījām universitātes un sabiedriskā centra kopīgi rīkoto pasākumu, kas paredz, piemēram, no dažādiem koka atgriezumiem no rūpnīcām veidot ārtelpu mēbeles. Un man tie pirmie piemēri jau bija ļoti jauki. Pat jaunieši bērni bija sataisījuši šeit kādus labirintus, tā kā galda spēles. Manuprāt, ļoti labs sākums un noteikti šo sadarbību turpināsim. Bet kopumā tātad sadarbība ar universitāti un šis jautājums, kad es runāju par tām labajām dzīvesvietām, viņš ļoti cieši saistīts arī ar augstāk atalgotu darba vietu radīšanu Jelgavā. Jo mums šobrīd Jelgavā ir apmēram 25,000 strādājušiem un 25,000 apmēram darba vietas. Puse no jelgavniekiem katru dienu izbrauc no Jelgavas, brauc strādāt citur. Puse no strādājušiem, ja? Puse no 25,000 brauc strādāt citur un pārsvarā uz Rīgu. Savukārt no novadiem un apkārtējām teritorijām, apkārtējiem novadiem mums sabrauc iekšā apmēram tikpat liels daudzums, lai strādātu Jelgavā. Ko mēs varam darīt? Pirmais, tātad mēs varam aicināt uz Jelgavu kaut kādus augsto tehnoloģiju uzņēmumus, kuri varētu nodrošināt arī augstākus atalgojumus un šos cilvēkus, augsti kvalificētos cilvēkus, kas brauc uz Rīgu šobrīd strādāt. Viņiem varētu mēģināt, teiktiem uzņēmumiem, šeit tas darbspēks jau ir pieejams, viņš tikai brauc uz Rīgu, bet ja šeit būs laba darba vieta Jelgavā, viņš strādās tepat Jelgavā. Tas pirmkārt. Otrkārt, attiecībā uz tiem, kas šobrīd brauc strādāt uz Jelgavu un dzīvo citur, tad šādu kvalitīvu dzīvesvietu radīšana varētu veicināt viņiem vēlmi dzīvot tepat Jelgavā. Tas ir noteikti virziens, kurā jāiet, un es uzskatu, ka pilsētai ir milzīgs potenciāls. Un kā sanāca teikt jau vienā TV intervijā kontekstā ar sestdienas koncertu, 4 krasti, ūdensmalas, prāta vētra jau pirms 20 gadiem deva signālu 4 krasti, tā ir jūsu bagātība, vērtība, izmantojiet to, tad mēs tagad ķersimies pie lietas. Tā, jautājums par sociālajiem pabalstiem, teikšu uzreiz godīgi, es nezinu, tas ir ļoti atkarīgs no nākamā gada budžeta. Noteikti būs kaut kādas izmaiņas valsts līmenī, kas nosaka vienu daļu pabalstus, nosaka tīri valsts, un mēs kā pašvaldības sociālās dienas tos tikai izpildām un ieviešam un samaksājam, bet to redzēsim nākamā gada budžeta izstrādes laikā, kas kaut kāds oktobrs, novembris. Šobrīd nevar atbildēt uz to jautājumu. Tā. Jā. Vaintam Grietānam jautājums. Jelgava ir vienīgā no lielajām pilsētām Latvijā, kurā nav multifunkcionāla kultūras iestādes, biblioteka, koncertzāle, mūzikas skola un tā tālāk. Te ir ļoti loģisks skaidrojums. Šīs Rēzeknē Goras, Ventspils koncertzāle, Latvija, Liepājas Dzintars būtībā ir uzceltas nevis par pašvaldību līdzekļiem, bet par valsts vai izdalīto fondu naudu, piešķirto Eiropas fondu naudu vai valsts budžeta līdzekļiem. Piemēram, Ventspils koncertzāles izmaksas vienkārši sanāca tur būt aizpagājušo trešdienu uz Lielo pilsētu asociācijas kopsapulci. Tad šīs izmaksas ir apmēram 40
5 miljoni eiro bijuši kopumā. Ja? Tad ļoti jauks objekts, bet, ja tas ir mums Jelgavai šāds te finansējums nav bijis nekad piešķirts, jo mēs esam tuvāk 100 km no Rīgas, tātad šie finansējums ir aizgājis uz reģioniem, kas varbūt tādā nacionālā līmeņa politikas ziņā ir pareizi un nepareizi, tas katram pašam jāvērtē, bet sava budžeta mēs nevaram par 40 miljoniem kaut ko šādu uzbūvēt, tas vienkārši neiespējami. Ja tam būs pieejams kaut kāds finansējums, vai ja mums izdosies plāns audzēt Jelgavas iedzīvotāju skaitu un kļūt bagātākiem, varbūt mēs arī nākotnē paši varēsim atļauties. Šobrīd tāda nereāla vīzija, ja vien tam valsts politiskā līmenī nebūs atbalsta. Tas, ko es varu apsolīt, kad sarunās ar ministriem vai ar citiem, ka noteikti šo jautājumu pacelāšu. Tā kā visur citur lielajās pilsētās ir sabūvēts, varbūt, ka varētu arī tagad mums kaut ko atvēlēt. Ja? Tā kā, tas ir tas solījums no manas puses. Tā. Apstādījuma ainavisks kopskats. Arī uzreiz nepateikšu, bet noteikti tas būtu kārtējā labā vieta, kur iesaistīt sabiedrību, it īpaši māksliniekus, ainavu arhitektus sadarbību ar universitāti. Ir vairākas idejas, kā to tehniski izdarīt, katrā ziņā noteikti tur varētu sadarbībā ar ainavu arhitektiem, studentiem, pasniedzējiem varētu rast šim te labu risinājumu. Esmu par to pārliecināts. Tā. Jautājums par baseiniem. Tā ir atbilde. Bija jautājums par publiskiem baseiniem, atbilde, ka ir 2 baseini. Jā, tieši tā. Bet, protams, domāsim arī par kaut kādiem papildu risinājumiem, bet līdzīgi kā ar koncertzāli, es nezinu, vai mēs paši tā uzreiz varam atļauties. Katrā ziņā, skatīsim variantus, un šī vajadzība noteikti ir zināma. Ja būs izdevīga iespēja skatīties, teiksim tā, ja būs izdevīgi iespēja šo izdarīt, mēs to noteikti darīsim, bet kā jūs zināt, ir jau daudz prioritātes, tie paši iekšpagalmi, ielas kas mums ir kritiskā stāvoklī un jālabo. Zināt kā, daram vēl 5 minūtes, mēģināšu atpaiet jautājumiem, vienkārši nerakstīt ļoti daudz, jo es vienkārši nespēšu izlasīt, bet bija arī jautājums, šo mēs lūkšu saglabāt šo ierakstu, lai viņš paliek mājaslapā un lai viņš var noskatīties arī pēc tam. Vai ir parādījusies kāda informācija par depo veikalu būvniecību? Jā, depo veikalu būvniecību mums izdevās veiksmīgi apturēt tiesas ceļā. Tas bija kopā ar biedrību Jelgavas attīstībai, biedrību Direct Impact un Cukurielas iedzīvotājiem. Kas notika tālāk? Mazliet, man liekas, šī biedrība, kas bija par to Cukurielas parku un skvēru, tur es paskaidrošu, kāpēc es nepiekrītu tādam risinājumam, jo, manuprāt, šī teritorija tomēr pilsētai būtu liederīgāka kā primāra dzīvamā būve. Protams, tas nenozīmē, ka visi jānobetonē. Šeit var būt plaša zaļā zona un arī tā Lielapas labā mala nebūtu jāveido kā tāda vai milzīgi augsta vai milzīgi apdzīvota teritorija. Bet atstāt tur tikai kaut kādu parku, tas man liekas tāds mazliet sautīgi no vietējiem iedzīvotājiem, ka ja mums pilsētā ir nepieciešams šīs teritorijas, lai veicinātu ekonomisko izaugsmi un labas dzīves vietas, tad es nepiekrītu tādam risinājumam, ka mums tur obligāti jāatstāj parks. Plus tā ir privāta teritorija, un cik man zināms, tad attīstītājs, tas gan ir tikai baumu līmenī, bet attīstītājs it kā esot atteicies no tās idejas par tirdzniecības centru un domā citus risinājumus, bet šobrīd nekas papīra formātā nav iesniegts, tāpēc arī nevaru konkrētāk nekas nav zināms. Bet manuprāt, par to, ka tur varētu būt depo vai kaut kas līdzīgs, mums īpaši jāstraucas nav. Es esmu deklarējis pirms vēlēšanām un arī deklarējuši tagad, ka es esmu noteikti pret šādu veidu apbūvi lielu pūlu vispār upes malā. Ja? Tas jau būtu primārais, otrkārt ir tuvu pilsētas centram, kas ļoti ietekmētu satiksmi un daudz citas problēmas.
autostu sakārtošanu. Par autostu sakārtošanas laiku tas, uz ko mēs spiedīsim, ir, ka nākamgad šai esošajai, teiksim tā, jaunajai autostai vajadzētu būt jau nākamgad. Autostas izveidēji nevajag liels līdzekļus. Mēs varam izmantot kā, teiksim, uzgaidāmo telpu un biļešu kasi esošo dzelzceļa māju, dzelzceļa stacijas māju, piemēram, un kaut kur tur, kur šobrīd no apļu iebraukšana tirgus teritorijā, tur var uztaisīt nojumi, nosvaltēt laukumu, lai autobusiem ir, kur piebraukt, izlaist pasažierus stāvēt. Tas neprasa liels ieguldījums investīcijas, ja privātais investors kaut kādu iemeslu dēļ nepildīs šo savu solījumu, tad skatīsimies, kādus risinājumus kā pašvaldība to var izdarīt. Bet tā noteikti viena no top prioritātēm, jo tur ir vajadzīga tikai šī griba un darīšana un neliela līdzekļi. Tas nav kaut kāds ento miljonu projekts, ko nevarētu īstenot dēļ naudas trūkuma. Tā. Es mēģinu paiet cauri vēl dažus, es palasīšu dažus vēl jautājumus un tad kur bija jautājums par to autoostas teritoriju. Tās priekšvēlēšana laikā tā bija tikai viena no idejām, kur noteikti būtu nepieciešams tāds, es teiktu, tā viņi sauc metu konkursu vai arhitektu konkursu ar idejām, kur pilsēta izvirza, saka, ko mēs šeit gribētu redzēt. Tur zeme pieder arī privātajiem investoriem, tā ir kopīga diskusijas ar pilsētu, arhitektiem, pilsētu plānotājiem un īpašniekiem, kā mēs šo teritoriju varētu attīstīt, un to varētu iekļaut visu arī jaunajā teritorijas plānojumā šos abos noteikumus. Katrā ziņā tas nav tā, ka ir viens konkrēts risinājums, kas mums tur jāvirs, tas ir vēl diskusija jautājums. Tā. Par daudzdzīvokļu māju pagalmināts jau minēju, tur mums arī prātā ir izcinājumi, bet, diemžēl, tik ātri, kā mēs visi to gribētu, kā es gribētu, to nevar, jo šī gada budžeta nauda ir, diemžēl, jau visādos līgumos pa lielam iztērēta. Bet ļoti cītīgi mēs vērtējam uz nākamo gadu, kur mēs vēl varēsim ietaupīt. Tā, par sabiedrisko transportu uz novadu, piemēram, Zilniekiem, šī ir noteikti risināma problēma. Tā gan vairāk nav tieši pilsētas problēma, bet noteikti sadarbībā ar novadu vai sadarbībā ar valsts autotransporta direkciju varam šo skatīt, bet arī mūsu pašu pilsētā, ir autobusi darbdienās, kad, piemēram, uz vienu vai otru pilsētas apkaimi ir nomali, var pēdējais autobus iet kaut kādos 6. Tas nozīmē, kultūras namā ir pasākums, tas atkrīt, vai pat, ja bērniem ir pulciņi ilgāki, tad arī viņš vairs nevar aizbraukt ar autobusu mājās. Noteikti ir jāpārskata, un es atceros jau pirms 4 gadiem, sākot deputāta gaitas Jelgavas domē, es uzdevu jautājumu autobusu parku vadītājiem, vai tādu ierosinājumu, ka vajadzētu uztaisīt iedzīvotāju aptauju, pamēriet savu lietotāju apmierinātību, paprasiet, kādi jauni maršruti vajadzīgi, kādi laiki vajadzīgi. Tā ir tā problēma, ka mēs nerunājam iedzīvotājiem, un mēs domājam, ka mēs visu zinām labāk, politiķi daļa, un tad attiecīgi, iedzīvotāji, tad tā sistēma tikai strādā tā, viena izlemj, un pēc tam otra iebilst, kas nav pareizi. Sistēmā ir jāstrādā tā, ka ir problēma, tiek izvirzīta problēma, viņa tiek apspriesta, tiek izdomāts labākais risinājums, un tad tas tiek ieviests. Un noteikti šajā virzienā iesim, un to problēmu risināsim, bet, diemžēl, ne momentā. Tā, te man raksta, ka es neesmu atbildējis ne ar tiem jautājumiem. Varbūt nākamreiz, varbūt es palieku garām, es pieņemu, es skatos, ka kopā ir pāri pa 100 komentāriem. Es droši vien esmu izlasījis kādus 10, 15, tā kā citu reizi mēģināšu atbildēt arī uz tiem neērtajiem jautājumiem. No tiem noteikti nebaidos, tā kā droši rakstiet. Tātad nākamā sistēma ir tāda, ka mēs izveidosim šos te pasākumus, jeb eventus Facebookā, un
Tātad, jā, tiešāds plānots reizi mēnesī pēc domas sēdēm. Ja būs kaut kādas aktualitātes, varam arī biežāk, bet, kā es minēju, būs arī plānotas tikšanās apkaimes ar iedzīvotājiem. Sekojiet lūdzu līdzi augusta beigās būs plānojam izsludināt šo grafiku, kuros datumos pa vakariem, darbdienu vakaros tikšanās ar iedzīvotājiem. Runāsim par iedzīvotāju padomēm, par jauno teritorijas plānojumu, iecerēm un arī par vietējās apkaimes problēmām. Un šīs tiešraides savukārt reizi mēnesī pēc domas sēdēm uztaisīsim šos pasākumus un lūdzu tos jautājumus rakstiet šajos pasākumos pēc iespējas, jo tur būs vienā vietā ārti redzama apkopojuma. Protams, ja jūs uzrakstīsiet man to jautājumu citā formā, es arī centīšos viņu piefiksēt un atbildēt. Un centīšos arī kā šobrīd tiešraidē, te gan es ļoti maz paspēju izlasīt, bet jā, tā kā paldies visiem, kas pieslēdzās, joprojām atvērts jūsu ierosinājumiem un uz sadarbību turpmāk.